Celties. Līdzināties. Mieru. Brīvi. Lai kļūtu par karavīru, ir jābūt vēlmei, labai veselībai un fiziskai sagatavotībai. Ja šīs spējas ir, tad jādodas uz rekrutēšanas un atlases centru. Ja jūs pieņems, tad nokļūsiet Alūksnē Nacionālo bruņoto spēku kājnieku skolā kareivi pamatapmācības kursā. Tas ilgs 4 mēnešus un ir sadalīts 2 posmos. Pašlaik kājnieku skolā Alūksnē kareivi pamatapmācības kurs turpinās 42 jauniesauktējiem. Dienesta obligātais priekšnoteikums ir veselība un fiziskā sagatavotība. Bez tā nekas nav iespējams. Sadarbībā ar sporta klubu ir izstrādāta speciāla programma. Ja? Un tā programma iet 6 nedēļas. Ja? Viņi darbojas 4 reizes nedēļā, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien. Viņiem ir apmēram stundu treniņš. 60–70 minūtes, kā kurš tas treniņš viņam sanāk, ja? Pēc tās programmas. Un darbojoties pēc tās programmas, tur tāda ir gan izturības vingrinājumi, ja? Šodien mums ir treniņš izturības treniņš sanāk, ja? Rītdien ir apja treniņš, kur tāda ir vairāk spēka vingrinājumi. Uzkrij! Su! Uzla! Bu! Uzla! Bu! Apkārt griez! Ties! Lūk, šī ir NATO standartiem atbilstoša šķēršļu josla. Tur tālumā man aiz muguras notiek karavīru pamatapmācības kursa nodarbības. Tā ir ierindas mācība. Paies aptuveni 4 mēneši, līdz šie karavīri sāks apgūt šādu šķēršļu joslu. Protams, katra diena sākas ar rītrosmi, bet tā nav galvenais fiziskais treniņš. Rītrosmes uzdevums ir pamodināt ķermeni. Dienas laikā ir dažādas diezgan lielas fiziskās slodzes, kas nav konkrēts treniņš. Vakarā gan. Fiziskā slodze ir pa īstam. Kursantiem tieši ir problēma tieši ar krosu, ar skriešanu un tieši ar presīti. Ķermeņa augstu pacelšanu. Tie ir 2 veidi, kurus mēs cenšamies šeit uzlabot. Tad rokas ir kā spēks, tad kaut kā ģenētiski laikam var izdarīt, ja? Jā, vai nu tur ir pārāk, tas normatīvs ir pārāk mazs, ja? Vai nu arī viņi var to izdarīt, teiksim. Visi var iekļauties normatīvā, reti kurš no viņiem, teiksim, to normatīvu nevar nokārtot. Aigars Miranovičs ir profesionāls sportists, pareizāk jāsaka bija. Aigars bija hokejists, bet šī sporta karjera beidzās un viņš izlēma, ka turpmāk būs karavīrs. Pašlaik viņš ir izvēlējies instruktoru karjeru. Salīdzinot sportistus ar militāristiem, tas ir ļoti līdzīgi, tāpēc, ka arī sportistam ļoti svarīga ir disciplīna, fiziskā sagatavotība. Visas tādas īpašības, kas ir vajadzīgas sportistam, es uzskatu, ir arī militārajā dienestā, tā kā man galīgi nav grūti pārorientēties un tagad pat iziet šo te apmācības kursu. It kā jau es esmu salīdzinoši vecāks pa pārējiem kursantiem, bet cik jums ir tagad? Man pēc mēneša būs 34. Jūs esat profesionāls sportists. Kā jūs vērtējat, cik jums ir grūti vai negrūti iekļauties šajās fiziskajās normās? Pa sevi es varu teikt, ka tas man bija tiešām viegli, tāpēc, ka, ja salīdzinu tomēr profesionālu sportista treniņus, tad jebkurš treniņš droši vien ir smagāks par jebkuru smagāko šito pārbaudījumu, kas ir armijā. Šobrīd no kursa ir izstājies viens karavīrs. Tā bija viņa personīgā izvēle. 2 karavīri nevarēja nokārtot visas ieskaites, bet viņiem ir vēlme dienēt, tāpēc viņi no šī kursa ir atskaitīti un pārcelti uz nākamo, kurā būs 54 kursanti. No tiem arī 2 no šī kursa. Kad mums ir skriešana vai svaru cilāšana, es pat neesmu starp labākajiem, lai vai kā es gribētu, bet es tomēr tiem labākiem netieku līdz vairāk. Un tas nozīmē, ka mūsu jaunatne diezgan labi uztrenēta. Rīta Milenberga agrāk strādāja policijā, bet saprata, ka karjeras iespējas ir bruņotajos spēkos. Arī viņas vīrs ir armijā. Apsverot iespējas, viņa izlēma būt armijā. Šeit visi dara, cik ir savos spēkos. Ja kādam kaut kas pieklibo, tad vakaros tiek dots brīvais laiks, lai varētu kaut ko sasteigt. Pārējiem
Ir kaut kas, ko jums jāpievelk? Principā šobrīd normatīvos esmu iekļausies, bet es pati jūtu, kad varētu labāk. Un tieši kas jums vairāk liekas, kam būtu jāpievērš uzmanību? Principā visam. Jo vienība jau ir tik spēcīgs, cik spēcīgs ir pēdējais karavīrs, un tāpēc mums vajadzētu turēt to vidējo līmeni, apmēram visiem vienādu, bet ir arī lēnāki. Ir bijuši mums tādi gadījumi iepriekšējos kursos arī, ka ir tā saucamie stresa lūzumi. Ja? Ir bijuši karavīri uz līdzenas vietas, ja karavīram pēkšņi tur kāja lūzums rodās. Ja? Tas arī noteikti laikam bija no tā, ka iepriekš viņi nebija darbojušies un tagad šeit pēkšņi uzreiz ir stundu jādarbojas. Bet mazāku slodzi samazinot, teiksim, ja? Kaut kādu mazāku slodzi mēs negūsim tur to efektu, ka mums nav tik daudz laika. Mums ir dots kursa laikā, ja? Mums šie karavīri ir jādabū kaujas spēju, lai viņi būtu. Ja? Ilmāram Juhņevičam daudz radinieku ir bijuši armijā, dažādos laikos un dažādās armijās. Kopš bērnības viņš nav mainījis savu pārliecību, ka arī būs karavīrs. Manā uzturē vissvarīgākā ir psiholoģiskā noturība. Un tad jau nāk fiziskā sagatavotība un vēlme uzņemties atbildību. Ko nozīmē šī psiholoģiskā noturība? Psiholoģiskā noturība tas ir pašdzinums izpildīt grūts uzdevums, kurus daudz nespēja. Vai te ir kaut kas tāds, kas jūsuprāt ir saistīts ar drosmi, baiļu pārvarēšanu, kaut kādām tādām lietām? Manā uzturē priekš manis personīgi ne, varbūt citiem. Par visiem es nemāku spriest. Nav tā kā kaut kādas bailes darīt kaut kādu uzdevumu veikt vienalga? Nebūtu, ne. Vitāls Mažvilo gandrīz 2 gadus strādāja apsardzē. Viņš ir bijis arī obligātajā militārajā dienestā. Armijas dzīve viņam nebija sveša, un Vitāls izlēma, ka labāk būt armijā. Tur bija individuāli viss, vai pašam varēja iet tur uz trenažeru zāli vai pasportot, paskriet individuāli. Un šeit vairāk liek, dot komandas un pavēles, un tad tā motivācija to darīt ir vairāk nekā civilē. Arī tāds. Jūs pirms tam esat ar sportu arī kādu nodarbojies? Tur trenažieri, tur paskrien, varbūt kaut kas boks nedaudz, bet tā. Bruņotajos spēkos tas ir likums. Ja cilvēks nedodas starptautiskajām operācijām, tad viņam nav karjeras iespējas. Tas nozīmē, ka jūs esat gatavs tam, ka jūs neizbēgam brauksiet uz Afganistānu. Jā, cik es sev atceros arī no jaunībā, mana armija bijusi ļoti mīļa. Un es pat kaut kā klusībā esmu domājis, ka es gribētu būt karavīrs. Un tā dzīvē iegrozījās, ka man beigās tāda izdevība tika dota. Un šobrīd es ļoti apmierināts ar visu, kā tas iet uz priekšu.